Jo, kur tu esi? Turpat, kur parasti. Tiekamies tur. Vakars pēc darba atkal dzer. Un tad es nobijos no dzīves kā idiots. Viss, kas paliek, ir tikai prikoli pie mikrofona. No manas sajūtas visas izgaro un laimi paskan garām tikai tad, kad ieraugu to. Un ja godīgi jūtos nedaudz apists, jo darbs man nekad neietās, tikai galvā ir sapņi. Kāds ir labākais spūguls, tu prasi katram savs, bet man tas ir cilvēku acis. Ej, jo, te es vairākus bīti nestos par 2.017, vairāk arī nesapņojos, ka šito dzirdēt, gan jau ar mani lepotos, jo tagad čekrus atpakaļ jūs sūda ekrānos un neplānoju atgriezties 4 sienu kastē, kur katru dienu rakstīju rindas 7. klasē, kur vāzājos pa ielām, sev mēģināju paslēpt, pierakstīju pilnu kladu, pēc tam katru lapu saplēs. Ja tik tu zinātu, kas tur bija rakstīts, domājot par pagātni, es pasmīnu, tagad redzi Big Boss strādājot naktīs ar pildspalvu pa papīru. Un tad es nobijos no dzīves kā idiots. Viss, kas paliek, ir tikai prikoli pie mikrofona. No manas sajūtas visas izgaro un laimi paskan garām tikai tad, kad ieraugu to. Un ja godīgi jūtos nedaudz apists, jo darbs man nekad neietās, tikai galvā ir sapņi. Kāds ir labākais spūguls, tu prasi katram savs, bet man tas ir cilvēku acis. Kādreiz teicu, visas domas izplūst un jūg. Ar laiku viss nemanām mainās un brūk. Tagad sāk mani kopēt, vērojot ap stūri. Es vairs neesmu tas fujeks, par kuru teica fū. Tagad domā, ka cool biju rakstot uz old school. Kādreiz daudz teica, ka mūsu muzons karsts sūds. Oci atsūd savu badu pohuļu caur Bluetooth, lai mēs varam šito rītā ielikt iekš YouTube. Pirmos treks rakstīts caur datoru mīt, bet tas neapturē no ticības, ka kaut kur tikšu. Un tic joprojām lauž visas sūdu barjeras. Skatiens uz augšu griezt taisīt no karjeras. Un tad es nobijos no dzīves kā idiots. Viss, kas paliek, ir tikai prikoli pie mikrofona. No manas sajūtas visas izgaro un laimi paskan garām tikai tad, kad ieraugu to. Un ja godīgi jūtos nedaudz apists, jo darbs man nekad neietās, tikai galvā ir sapņi. Kāds ir labākais spūguls, tu prasi katram savs, bet man tas ir cilvēku acis. Kādreiz nedzirdēju pats sevi, kādreiz atdevu visu tik par barteri. Kādreiz neredzēju gaismu, debesis un zemi, kādreiz ticēju, ka tikai tāds ir mans liktenis. Tagad vairs nevienu netēloju, tagad vairs nevienam neklanos, tagad vairs par vārtiem nekaunos, tagad pateicīgs par visu, ko man visums dod, bet kādreiz nobijos no dzīves kā idiots. Viss, kas palika, bija tikai prikoli pie mikrofona. No manas sajūtas visas izgaroja un laimi paskai garām tikai tad, kad ieraudzīju to. Un ja godīgi jūtos nedaudz apists, jo darbs nekad negājās, tik galvā bija sapņi. Kāds ir labākais spūguls, tu prasi, tas joprojām laikam ir cilvēku acis. Labi, tad es braucu pie Čiekura. Tu brauc ar mani vai tu pievienojies pēc tam vai kas kaut kā? Nu, es no sākuma paēdīšu, tad viņa jau nolikšu manis, uzlādēšu telefonu un tad jau redzēšu, varbūt aiziešu no Bruno. Ok, labi. Jā, tad tiekšu vēlāk.